Jāsaka, sveiciens visiem. Man ārkārtīgi liels prieks daudzos jauniešus redzēt. Ļoti pārdzīvojām, ka ar sieviņu ka nevarējām būt salidojumā. Bijām mazliet izbraukuši. Bijām Phoenixā, Amerikas Savienotās valstīs. Nesu sveicienus no mūsu draugiem Šailo draudzē, kas jau daudzus gadus ir braukuši uz Latviju, lai kalpotu Fusion jauniešu nometnēs un Edge sporta jauniešu nometnēs. Viņi jau plāno nākamo vasaru. Jau viss notiek. Viņi gaida, ka viņi atkal varēs būt pie mums, lai paslēptos no trakās tuksneša saules vasaras vidū. Mēs bijām veiksmīgā kārtā novembrī, tur, kad ir mūsu pēc temperatūras jūlijā pie mums. Bet šodien mēs turpinam domāt par svētā gara augļa izpausmi mūsos. Un jaunieši šī salidojumā domāja tieši par to, kāda mēs esam kā Dievu ģimene. Gāja cauri Hozejas grāmatai, un tie no jums, kuri zināt vecā derībā Hozejas grāmatu, zināt, ka tā ir diezgan skarba grāmata. Tie, kuri nezināt, tad tur ir skarbs stāsts, ka Dievs pravietim Hozejam saka, es gribu, lai tu zini, kā es jūtos par savu tautu, un lai tu zinātu, tev ir jāapprec prostitūta. Un man liekas, ka tas ir diezgan skarbs uzdevums. Tas ir diezgan traks uzdevums, bet reizē Dievs saka, bet es mīlu šo tautu, es mīlu šos cilvēkus, es mīlu ikvienu cilvēku, lai arī kāda būtu viņa pagātne. Un, kad mēs domājam par svētā gara augļa izpausmi mūsos, tad liekas, tik daudz no tā mūsos nav. Tik daudz no tā mūsos manī pietrūkst ikdienā. Un tad es domāju, ka Dievs līdzīgi kā pravietis Hozeja, tāpat arī Dievs jūtas par mani un par tevi. Un tomēr viņš mani mīl un viņš tevi mīl. Ķēniņš Salamans savā pamācību grāmatā 25. nodaļā saka šādu padomu. Viņš saka, vīrs, kas savu garu nevar savaldīt, ir kā atklāta pilsēta, kuras mūri ir sagrauti. Mēs, man liekas, vairāk, tad, kad domājam par savaldību, domājam drīzāk par savaldības trūkumu, par nesavaldīgiem cilvēkiem, kuros brīžos es esmu nesavaldīgs. Un man jāatzīst, ka kad es domāju par šo vārdu un par šo tēmu, man nāca prātā vairāki stāsti, kur es esmu bijis tas, kurš izmanto kāda otra nesavaldību, lai sasniegtu kaut kādus savus mērķus. Jau no pašas bērnības tur bija kāds puika pirmajā klasē, kad mēs gājām, pirmajā, otrajā klasē mēs gājām kopā. Viņa vārds bija Jānis, un viņš bija ļoti nesavaldīgs puika. Ļoti viegli viņu varēja izvest no pacietības. Un tad es kā klasē lielākais biju, es zināju, ka viņš man nevarēs nodarīt neko pāri. Es domāju, ka viņš bija stiprāks par mani, ja mēs kautos, bet es nekāvos kā baptists. Bet es biju ļoti tāds nejauks pret viņu, un mēs kā klase bijām nejauki pret viņu, ka viņi varēja viegli izvest no pacietības, tad viņš tur rokas pa gaisu, krēslu lido, un mēs pa skolu skrienam, mums ir jautri, un kad nāk skolotāji, tad es tā kā lielākais viņu hop un savaldu. Un viņš nomierinās, es viņam saku, Jāni, viss kārtībā, un es esmu labais skolotājs acīs, ja? Un labais klases biedru acīs, jo mums bija jautri. Bet, protams, ka tas ir tāds bērnišķīgs, un man būtu jāuzzvan Jānim, jāatvainojas par to, bet, diemžēl, viņa kontakts nevar atrast. Bet, katrā ziņā, bērni ir nejauki. Un bērni rīkojas bieži vien ļoti nesavaldīgi. Skumjāk ir tā, ka mēs pieaugam, mēs rīkojamies līdzīgi. Reizēm mēs esam tie, kuri izmanto otra nesavaldību sava labuma gūšanai. Reizēm mēs esam tie, kuri ir nesavaldīgi. Mēs esam tie, kuri es esmu tas, kurš savus vārdus nevar savaldīt, savu rīcību nevar savaldīt, savus domas nevar savaldīt. Pāvils mums saka, bet es jums saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Tātad man ir jābūt tam, kurš valda par visām šīm kārībām, gan par to, kur man ir kārdinājums provocēt otru, lai panāktu savu vēlmu. Man jābūt spējīgam savaldīt sevi tajā brīdī, kad
es esmu kārdināts rīkoties miesīgi. Kad es domāju par svētā gara pilnumu, tad man pirmām kārtām intuitīvi liekas tāds viegls, apgarots cilvēks, kurš staigā pa mākoņiem, tā mazliet virs 5 centimetrus virs zemes. Es runāju un domāju par sajūtām. Savaldība nav sajūta. Savaldība ir pretreakcija mūsu sajūtām. Un Pāvils saka, ka lūk, tur ir meklējums garīgums. Nevis tajā, ka tu saki, slavu Dievu, cik te ir jauka atmosfēra pielūgsmes laikā, pielūgsmes vakarā, dievkalpojumā, esot kopā ar brāļiem, māsām, mazajā grupiņā. Nē, garīgums ir meklējums tajā brīdī, kad tu stāv pretī savam vecajam cilvēkam, tam, kurš grib kādu skarbāku vārdu pateikt. Tajā brīdī tavs garīgums parādās tajā brīdī, kur tu rīkojies pretēji tam, kā dabiski tev gribētos kādam sadot vai kādu izvest no pacietības, vai tad, kad tu esi izvests no pacietības. Mūsu uzdevums ir savaldīt. Mēs dzīvojam laikmetā, kur patiesībā savaldība nav kaut kāds godājams un cēls vārds. Jā, tā viņš izklausās godājams un cēls vārds, bet pēc tā, ko mums mārketingā reklamē, kas mums ir sociālos tīklos, kas ir uz lieliem plakātiem un mēdījos, mums saka, neaizliedz sev neko, atļaujies vairāk, tev vajag ātrāk, uzreiz. Mēs gribam ātrus rezultātus ar nekādu vai minimālu piepūli. Un tomēr, lai sasniegtu garīgumu, ir jāpieliek piepūli, ir jāaizliedz sevi, ir jābūt savaldīgam. Mēs jau esam runājuši par šīm 9 īpašībām, par 8 mēs esam runājuši šobrīd par noslēdzošo 9. runājumu. Galatiešiem vēstulē 5. nodaļā Pāvils raksta šai draudzei Galatijā. Un viņš uzskaita to, kā izskatās garīgs cilvēks. Kā izskatās cilvēks, kurš dzīvo pilnvērtīgu, labu dzīvi. Mēs ticam, ka Dievs ved visus cilvēkus mūsu uz pilnību, un Viņš dod mums brīvību, un Viņš grib mums labāko, lai mēs spētu šeit izdzīvot virs zemes. Un Viņš saka, ja tu staigās ar Dievu, tad tavā dzīvē ir jāparādās šādām raksturīpašībām, kas parādās kā tāda garīga izpausme. Viņš saka, bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Pret tādām lietām tev neviens neko nevar pārmest, ja tu esi pārāk mīlošs, tu esi pārāk savaldīgs, tev vajadzētu dot pretī, vai ne? Tu esi pārāk lēnprātīgs. Tas ir pretējais tam, ko sabiedrība tev šodien dod iekšā. Kā tu sajūties, tā ir. Tu sajūties ne tajā ķermenī, viss kārtībā, klausi savām sajūtām. Nē, mums ir sevi jākontrolē, sevi jāvada. Mazliet iepriekš Pāvils tur 5. nodaļā rakstīja, jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Tādēļ, ka tie abi stāv viens otram pretī. Jūs nevarat darīt visu, ko gribat. No vienas puses mums ir skaidrs, ka tu nevari darīt visu, ko tu gribi, ka visam ir kaut kādas sekas, bet man ir jāapzinās tas, ka mans ķermenis, mana vecā daba, mana miesa kāro pretēji tam, ko Dievs man grib. Un līdz ar to manai pirmajai domai, kad man ienāk kāda doma prātā, vai kad es sajūtu kaut kādu baigo instinktu dzinuli, tad manai pirmajai intuitīvajai domai vajadzētu man ir jāpiebremzē, man ir jāsaprot, ko Dievs man saka, ko Dieva vārds man saka. Vai tas, ko es sagribu, vai mana kārība gadījumā nav kaut kas miesīgs un vecs, vai tas nesīs svētību, vai tas nesīs labumu, vai tas vedīs mani uz pilnību. Kad es domāju par savaldību, drīzāk par nesavaldību, kur ir pirmās lietas, kas nāk prātā, kad mēs par to domājam? Man pirmā vārda bija, ka nesavaldīgs cilvēks ir tas, kurš dusmās reaģē neadekvāti. Pirmām kārtām jau ar vārdiem, un pēc tam vārdu pārauga rīcībā. Tagad pēdējā nedēļā bija diezgan daudz, vismaz tiem, kam mazliet sporta pasaulē interesē, diezgan daudz mēdījus aizņēma
ziņas par Tysona atgriešanos 58 gadu vecumā cīņā ar šo YouTuberu Polu, vai ne? Un tur dažādas versijas, vai tā bija īsta cīņa, vai tur viss bija iestudēts, lai puisis varētu atgūties no parādiem un iegūt 20 miljonus 16 minūtēs, kas īstenībā ir diezgan labs, vai ne? Ieguldījums un ieguvums. Bet pirms cīņas ir šī ne tikai svēršanās, bet arī preses konference, kur viņi nostājās un mēdz runāt viens ar otru. Un angliski tas termins trash talk, vai ne? Ka viņi runā visādas nejaucības viens par otru, un tad mēģina izvest vienam otru no pacietības. Un es nevaru teikt, ka es noskatījos tur visu to daļu, bet es domāju, daudz redzējumu, to skaisto pļauku no Tysona. Arī nevaram zināt, iestudēts vai nav, tas nav tik svarīgi. Bet dzīvē bieži vien ir tā, ka tu esi tajā situācijā, kur jūs viens otram dodat virsū, tad jautājums, kurš neizturēs? Kurš būs pirmais, kurš sitīs? Mūsu dzīvē mēs, kā Kristus sekotāji, skatāmies pirmām kārtām uz Jēzu, kā viņš rīkojās. Un tad, kad viņš stāvēja Pilāta priekšā, un tur skanēja apsūdzības pat Pilātam, kurš dzirdēja to visu, nejaucību un nepatiesību, kas tika izteikta pret Jēzu. Viņš teica, kā tu vari stāvēt klusu? Kā tu vari neatbildēt, sevi neaizstāvēt tajā brīdī? Es teicu, šī nav mana cīņa. Man nav jāatbild uz to. Man nav jāļauj dusmām mani pārņemt, lai es neadekvāti rīkotos. Tik bieži mums ir šī cīņa. Un viņi sākās šeit. Un viņi ieiet šeit, un viņi pārvēršas vārdos un rīcībā. Un mums ir jābūt savaldīgiem. Mums dusmās nav jāapgrēkojās. Man dusmās nav jābūt tam, kurš dod pretī. Tik bieži ir tā situācija, kur mums mājās ir situācijas, kad mēs ar Elīnu kaut ko atkal runājamies. Ja? Neteiksim, ka strīdamies, bet runājamies. Un tiek pateikts kaut kas, kur man liekas, tā nav patiesība. Es tev pierādīšu, ka tā nav patiesība. Un man liekas, ka man visas tiesības atbildēt, un paskaidrot, un pamatot. Un reizēm es tā arī daru. Un tas nekad nav aizvedis uz vienprātību. Tas vienmēr aizved uz to, ka saruna eskalējās, ka kaut kāds konflikts eskalējās. Man būtu jāmācās no Jēzus paklusēt. Pat ja es domāju, ka tā ir nepatiesība. Pat ja man liekas, ka man ir pamatojums un paskaidrojums, lai es varētu attaisnot sevi, bet tā cīņa nav tā vērta. Man laulība ir vērtāka par to cīņu, kuru tik bieži es izvēlos cīnīties, lai pierādītu kaut ko no sevis. Tik bieži mēs atbildam uz kaut kādiem vārdiem, reizēm pat pamatotiem, ar pretī kaut kādu došanu. Un mēs cīnāmies un neesam savaldīgi. Otra dzīves joma, kas man liekas mūsdienās ir, kur nesavaldība izpaužās diezgan košā spektrā, tā ir mūsu seksualitāte. Bībele saka, ka laulības gultai jābūt neaptraipītai, tai jābūt šķīstai. Ka Dievs radīja Ādamu un Ievu, ka viņš radīja pirmo vīrieti, pirmo sievieti. Viņš teica, lūdzu, baudiet viens otru laulības kontekstā. Seks ir labs, tas ir brīnišķīga Dieva dāvana vīrietim un sievietei ģimenes kontekstā ar mērķi, lai augļotos, lai vairotos, lai svētītu viens otru, lai svētītu šo zemi, lai piepildītu Dieva apsoli, pavēli, augļoties, vairoties, piepildīt zemi. Mēs to ņemam ārā no konteksta. Un tad mums saka, neaizliedz sev neko. Kā tu vari veidot ilgtermiņa attiecības? Nē, es pārbaudīju daudzus cilvēkus. Atceries stāstu par Hozeju un viņa sievu. Kā Dievs jūtās par to, kā mēs dzīvojam pret viņu. Ka mēs tik daudz visur, kur gribam pamēģināt un meklējam kaut ko jaunu un svaigu. Viņš saka, es esmu uzticīgs. Šis ir domāts laulībai. Bībele ļoti skaidri pasaka, seksuāla tuvība, laulības kontekstā starp vienu vīrieti, vienu sievieti, vai arī dzīve atturībā, savaldībā, paškontrolē. Mums sabiedrība saka, nē, tas nav vērts, tas nav populāri. Kurš tā dzīvo? Un, protams, ir dažādi vēl citi kārdinājumi, kur mums ir vēlme būt nesavaldīgiem, ātrsirdīgiem, kur mēs gribam rīkoties tā, ka beigās mēs paši nodaram pāri sev un saviem tuvākajiem. Bet Pāvils
Pirms viņš runā par visu šo gara auglu miesas augļu izpausmē, viņš runā 13. un 14. pantā. Viņš saka, bet brāļi, jūs esat aicināti brīvībai. Tas ir tas, kur Dievs vienmēr mūs ved un aicina. Viņš grib tev labāko. Viņš grib, lai tu dzīvo patiesā brīvībā un ārpus pasaules mēliem, ārpus tā, ko tev sabiedrība šodien saka. Viņš saka, bet vienīgi nedodiet vaļu miesas tieksmēm, jo tava vecā daba kāro pret Dievu. Viņš saka, bet kalpojiet viens otram mīlestībā, jo visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā, un, proti, mīli savu tuvāko kā sev pašu. Viena ideja, kas tev ir jāpatur prātā. Kalpot otram, svētīt viņu, mīlēt. Tas nav par mani. Mērķis nav gūt labumu sev. Mērķis nav attaisnot savu kaut kādu godu, bet mērķis ir svētīt otru. Jo tāds ir Dieva raksturs, kurš nāk un svētī, kurš dod tālāk. Tad Pāvils turpina, un viņš saka, lūk, ir miesas darbi. Es jums parādīšu, kā tie izskatās. Viņš saka, miesas darbi ir skaidri redzami. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība. Mēs varam runāt par šo seksuālo daļu, kas parādās caur ārlaulību. Un tajā brīdī, kad cilvēkam liekas, es esmu nesodāms, es varu darīt jebko, es varu ļauties, ko man miesa grib. Kāpēc šobrīd joprojām pornogrāfija turpina augt tās apjomā un ietekmē? Tāpēc, ka cilvēki domā, tas ir nesodām. Senāk vismaz tev bija jāiesaist otrs cilvēks, lai pārkāptu laulību, un tur jau bija ārējais spiediens un vairāk acis, kas to redz. Tagad liekas, neviens man neredz. Es esmu nesodāms. Bet tā ir tava vecā miesa, kas kāro pretēji Dieva iegribam. Tagad mums bija skandāls pirms kādu laiku, kurš vēl joprojām ir procesā Amerikā, vai ne, par šī hip-hop mākslinieka Dīdī ballītēm, vai ne, kur ir viss šausmās. Jaunieši saķers sevi, kā viņš to var svētrunā pieminēt. Bet tur ir viss šis komplekts. Tāpēc, ka cilvēki domā, man ir pietiekami daudz naudas, man ir pietiekami daudz ietekmes, un es varu ļaut sev visu, ko es iekāroju. Tur ir pilnīga izlaidība, tur ir pedofīlija, tur ir viss pēc sliktākais, ko mēs varam iedomāties. Tā ir mūsu daba. Protams, mēs labi kristieši, mēs tur nepiedalītos. Ne? Bet tā ir mūsu vecā daba. Pāvils saka, tur ir arī kalpošana elkiem, pūšļošana. Mēs saprotam, kristietim nevajadzētu horoskopus no rīta lasīt, vai ne, lai saprastu, ko darīt šajā dienā vai nē. Un tomēr tas ir kaut kas, ka tu kāro zināt nākotni, kur ir Dieva rokās, nevis vienkārši veidot to pēc labākās vēlēšanās un sirdsapziņas. Tur ir ķildas, ienaids, greizsirdība, dusmas. Viss šīs mūsu savstarpējās attiecības, kur tik daudz visa kā ienāk. Patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība. Tāpēc, ka es gribu pierādīt savu. Es gribu parādīt, cik es esmu labāks par tevi. Tā mana taisnība ir svarīgāka par tavu taisnību. Dzeršana, zīrošana, tam līdzīgas lietas, pret kurām es jau tagad brīdinu. Tāpat kā jau iepriekš esmu jums sacījis, tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstību neiemantos. Viss šis tik ļoti kaut kādā vērā raksturo arī mūsu pašus. Un tādi Dieva valstību neiemantos. Tu nevari palikt šajā stāvoklī. Dievs saka, nāc ārā, nāc dzīvo garīgu dzīvi, nāc dzīvo savaldīgu dzīvi, stājies pretī tam. Pārvari savu veco dabu. Vēl vairāk Pāvils savā citā vēstulē, 2. vēstulē Timotejam, savam māceklim, kurš bija, varētu teikt, bīskaps un tāds draudžu pāraugs Efesas pilsētā, viņš saka, jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Atkal, mērķis ir mīlestība, lai to dotu projām, bet mīlestība Pāvila teoloģijā, jūs zināt vēstuli korintiešiem, vēstuli, 13. nodaļu, kur kāzās gan visās, man liekas, tiek lasīta. Pāvils iedod ļoti skaidru un praktisku veidu, kā izskatās mīlestība. Tās nav tikai sajūtas, tā ir uzupurēšanās, tā ir kalpošana, tā ir pašaizliedzība.
Un šeit atkal Pāvils saka spēka un savaldības garu. Atkal te nav runa par kaut ko tādu pārgarīgu, par mākoni, kurā mums ir jādzīvo. Tā ir runa par paškontroli. Sekot Dievam varētu likt vienādības zīme ar paškontroli. Protams, tas nav ideāla analoģija, bet sekot Dievam ir paškontroli. Taisnība rūpēties par to, kas ir tas šaurais ceļš, pa kuru es eju. Vai es eju pa labi vai pa kreisi, vai es neesmu noklīdis kaut kur. Un impulsīva rīcība, kurai mēs tā gribam kādreiz pielikt to garīgumu klāt, ka ja jau man gars vadīs, tad es visu laiku sajutīšu kaut ko īpašu. Nē, impulsīva rīcība visbiežāk ir patmīlība, kur mēs attaisnām savu slinkumu. Un atkal tas nav ekstrēms apgalvojums, tas ir, lai mums bišķi jāpadomā par to. Paškontroli. Cik daudz grūtāk ir atvērt savu Bībeli no rīta 15 minūtes, pavadīt 5 minūtes lūkšanā, nekā 3 stundas scrollēt Instagram vai TikTok vai Facebook vai vienalga. Un nav tā, ka tur būtu tikai sliktas lietas. Tur arī var labas lietas izlasīt. Bet paškontrole, ieplānot, pārvarēt sevi, strādāt pie savas garīgās izaugsmes. Pāvils saka, tie, kas ir Kristū, tie, kas sev sauc par kristiešiem, tie, kuri mēģina sekot viņam, ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. Vai es esmu piesitis savu miesu ar savām kaislībām un iekārēm krustā? Vai es tomēr vēl mazliet rotaļājos viņiem? Es tur vēl mēģinu kaut kā saprast, kā es varētu izdzīvot savu kristietību, savu garīgumu un reizē nepiesist sev krustā. Pāvils saka, piesist sev krustā. Varbūt ne tā radikālajā veidā, kā ir šīs īpašās kopienas, kas lieldienu laikā sev piesit krustā, lai simboliski, viņi varbūt nesita naglām, bet sev piestiprina pie krusta, lai simboliski parādītu, ko nozīmē, ka viņi grib ciest līdz ar Kristu. Bet man ir jānosit savu vecā miesa, jāpiesit krustā. Manas kaislības un iekāras. Darīt pareizo, pat ja tas arī kaut ko maksās, pat ja tas sāpēs, pat ja tas būs grūti. Mēs sakām, jā, darīt pareizo, līdz tas paliks grūti. Līdz tas man sāks sāpēt, tad es sākšu izvairīties, tad es izdomāšu kaut kādu labu, radošu veidu. Mums nav pašmērķīgi sevi jādaudz un jāsit un jāiet un jāsit. Saka, tā kā tās atsevišķās kopienas, vai ne? Un tur saka, cik es liels grēcinieks esmu. Bet darīt pareizo, pat ja tas sāp, pat ja tas ir grūti. Jo tavas šodienas sāpes, kuras tiek pamatoti izciestas, jo tu mēģini dzīvot godīgu, dievbijīgu dzīvi, var būt tavas nākotnes godības iedīgļi. Šodienas sāpes, kurām tu ej cauri, var būt, ka nesīs tev svētību tālāk. Pāvils vēstulē korintiešiem iedod tādu labu ilustrāciju, ko es domāju, daudzi saprot. Ik viens, kurš ir mazliet ar sportu kādreiz nodarbojies, viņš saka, ik viens, kas piedalās sacīkstēs, atturās no visa cita. Un to viņi dara, lai saņemtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es neskrienu bezmērķīgi, cīņā es dūris velti nevicinu, bet es šaustu un paverdzinu savu miesu, lai sludinādams citiem pats es nekļūstu atmezdams. Ja Pāvils to saka, cik daudz vai tas attiecas arī uz mani? Ja Pāvils saka, ka viņam ir jāšaust un jāpaverdzina sava miesa, cik daudz tas attiecas uz mums? Mēs, kamēr bijām tagad nedēļu Amerikā, ēdām ļoti daudz neveselīgu ēdienu. Un tas bija diezgan nospiedoši. Emocionāli un arī fiziski tu jūti, ka tas tev nospiež. Un tad vienā no rītiem es Elīnai saku, ka viss man jāiet paskriet. Es nebiju kādu laiku skrējis, un tad es skrēju. Es noskrēju priekš sevis zolīdi. Ja? Nebija 11 km noskrēju, kas bija ok, pusē es gribēju padoties, bet es teicu, nē, man ir jāiet. Par laiku nerunāsim, tas nav svarīgākais šajā gadījumā. Bet tas, ko es konstatēju, atnākot atpakaļ uz viesnīcu, visu nākamo dienu, es tā kā kaubojs staigājuši. Man sāpēja muskuļi, man bija viss tā, jo es nebiju sportojis, es nebiju adekvāti sagatavojies tam. Tas, ka es gribu kaut kādu izaugsmu, tas kaut ko maksās, tas kaut ko sāpēs. Es domāju, mēs visi saprotam, ja es gribu kaut kādu muskuļu masu uzaudzēt, man ir jāstrādā pie tā. Un tad tur bija šī sāpēs. Tev ir jāpārvar sev. Tas ir pilnīgi loģiski. Ja tu gribi finansiālu izaugsmu, tev tur ir jāieguldās. Bet garīgi mums tas liekas tā neloģiski.
Mums arī garīgi ir jāieguldās, lai mēs piedzīvotu izaugsmi garīgu. Šaustīt un paverdzināt savu miesu, darboties pretēji tam, kā tā gribētu. Ja mēs caur garu esam dzīvi, tad gara vadīti arī dzīvosim, Pāvils saka Galatiešiem 5:25. Un atkal, es gribu, lai mēs sev iekodējam savā galvā un savā sirdī, un es to saku sev pirmām kārtām. Gara vadība nav tikai tāda apgarota sajūta. Gara vadība ir brutāla sevis pakļaušana Dieva vārdam, sekošana tur, kur viņš saka, pat ja tas sāp. Pat ja tas ir grūti, pat ja tas ir neērti, bet zināt, ka Dievs vada uz svētību. Mēs gribam to vasaras pludmales augumu, mēs gribam to finansiālo kārtību un pārticību, bet ja mēs neesam gatavi pielikt pūles, strādāt pie tā, tad rezultāts mums nav jāgaidīt. Tāpat arī garīgi. Mēs gribam to pilnvērtīgo labo dzīvi, mēs gribam mīlestību, prieku, mieru, savaldību, tā skaitā, bet neesam gatavi pielikt šīs pūles, lai pie tā strādātu. Pāvils, kad viņš raksta savu vēstuli Titam, un Tits bija, ja mēs runājam par Timoteju, Tits arī bija viens no draudzes līderiem. Viņš dažādās draudzēs kalpoja. Vien brīdī viņš ilgāko laiku kalpoja Krētā, kur tika Pāvils dibināja draudzi. Viņš saka, Titam, paliec šeit, darbojas. Un tad viņš raksta viņam vēstuli, kā tādu padomu, kā tur vadīt un kas ir jāizdara. Un acīm redzot, viņiem bija problēmas izraudzīties bīskapu. Neviens no mums nav šeit bīskaps, bet visiem ir vērtīgi skatīties uz kaut kādiem piemēriem, labiem, no kā mācīties. Kad es biju mazs puika, man bija Luīša Figu futbola krekliņš. Nevarētu teikt, ka es biju baigais Luīša Figu fans, bet man bija tāds foršs krekliņš. Un bieži vien, kad mēs esam mazi vai arī lieli un gribam kaut kur sasniegt, mēs skatāmies uz kaut kādiem, mēs sakām, elkiem, slikts vārds, bet uz piemēriem. Vai futbolā, hokejā, vai basketbolā, tur porziņa, kreklē. Mēs atbalstam viņu, bet mēs gribam būt kā viņš. Un tāpēc, domāju, ir vērtīgi arī paskatīties, ko tad Pāvils saka, kādam jābūt bīskapam. Zināmā mērā tas mums parāda, kādam ir jābūt labam kristietim. Viņš saka, bīskapam ir jābūt nevainojamam kā Dieva namturim, lai viņš nav uzpūtīgs, ātri aizkaitināms, lai nav nodevies dzeršanai, nav kauslis. Es nezinu, kādi ir bijuši pārējie kritēriji, bet nedzenas pēc netīras peļņas, bet lai ir viesmīlīgs. Tāds, kas mīl visu labo, lai ir apdomīgs, taisnīgs, svēts un savaldīgs. Lai viņš stingri turas pie ticības apliecinājuma, pēc mācības, lai viņš ar veselīgu mācību būtu spējīgs arī pārliecināt un atspēkot tos, kam ir iebildumi. Lai Dievs svētī Kasparu Šternu. Bet mums tādiem jābūt. Man ir jābūt savaldīgam. Man ir jābūt tādam, kurš nav ātri aizkaitināms. Un tev arī. Tev arī. Mums visiem tādiem ir jābūt. Uz to jātiecas. Un tur tā lieta. Tas grūtais ir tajā, ka nebūs tā, ka šodien pēc dievkalpojuma mēs te skaisti slavējam, mēs lasām Bībeli, pielūdzam Dievu. Un viss teikt, mēs būsim super savaldīgi. Realitāte tāda, ka tāpat aizies mājās, un bērni tev nokaitinās un nepildīs mājas darbus, un tad tu gribēsi viņu pārliecināt, un viņš tev neklausīs. Un tev būs jautājums, kā saglabāt savaldību, kā izdzīvot šo dievbijību, dievišķo svētā gara klātbūtni un augli sevi. Un kā jebkuram auglim mēs saprotam, ir vajadzīgs laiks, lai tas nobriestu. Ir vajadzīgs laiks, lai tas izaugtu. Salamans, mēs sākām ar Salamanu, noslēgsim ar Salamanu. 16. nodaļā pamācībās viņš saka, pacietīgais ir labāks nekā stiprais. Un kas ir kungs pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas. Pacietība ir labāka par spēku. Savaldība ir labāka par spēju iekarot, atkal par spēku, par tām ārējām, redzamajām zīmēm, muskuļu masu, ieročiem. Savaldība, pacietība. Tas ir svētā gara darbs tevī. Es aicinu, ka mēs varam piecelties, ka mēs varam lūgt un apņemties būt savaldīgi tam kungam par godu. Varenais Dievs, tu redzi, cik bieži
es un mēs klūpam un krītam, cik bieži mūsos nav svētā gara augļu briedumu. Piedod par tām reizēm. Varenais Dievs, es lūdzu, ka tu piepildi mūs ar savu garu. Apģērb mūs ar savu spēku, ar savu mīlestību, ar šo savaldības garu, lai mēs spējam stāties pretī ļaunajam, lai mēs spējam stāties pretī paši savām kārībām. Kungs, Dievs, atbrīvo mūs no tā un palīdz stāvēt brīvībā. Kungs, Dievs, slāva un pateicība Tev par to, ka mums nav jānopelna glābšana šādā veidā, jo tad tas nebūtu iespējams. Bet, Kungs, palīdz mums palikt tajā brīvībā, kur Tu caur Kristus asinīm esi mums dāvājis. Slāva un pateicība Tev par visu. Āmen.